Sveiki! Tātad mani sauc Ojārs Rubenis. Es esmu jau pietiekami savu mūžu dzīvojis un pieredzējis diezgan daudz dziesmu svētkus un dažādas pasākumus. Tas ir A jautājums. B jautājums. Es tā arī īsti nesaprotu, kāpēc pasākumu vadītāji ir uzaicinājuši man vadīt un moderēt šo diskusiju, jo principā es nedziedu korī, nedejoju tautas dejas, kādreiz dejoju modernās dejas un esmu mazliet bijis saistīts ar žurnālistiku un ar Nacionālo teātru un Teātra darbinieku savienību. Bet es varu būt pietiekami nešpatns, riebīgs un līdz ar to es domāju, ka varbūt tāpēc, ka viņi ir izvēlējušies, ka es viņiem kaut ko sliktu pajautāšu, bet es nejautāšu viņiem neko sliktu, jo viņi visi ir ļoti daudz strādājuši. Pirmais mans jautājums ir jums, auditorija. Vai jūs lūdzu varat pacelt rokas, cik cilvēku ir jebkādā veidā bijuši saistīti ar mūsu lielajiem dziesmu svētkiem? Wow! Ir kāds, kas vispār nav bijis saistīts. Droši vien tā brīnišķīgā meitene, kas sēž 3. rindā mobilajā telefonā, pilnīgi melna maliņā, viņa pat nedzird, ko es viņai saku, bet viņa nav bijusi saistīta ar dziesmu svētkiem. Droši vien nekādā veidā, ja viņa nerunā, jūs esat bijusi saistīti ar dziesmu svētkiem? Arī jā, bet nepacēl roku. Nu labi, ok, skaidrs. Jebkurš no latviešu tautas ir bijis saistīts ar dziesmu svētkiem. Tā jau nav. Es jau arī esmu bijis skolēns dziesmu svētkos, un tie bija labākie brīži manā mūžā, tajās kopmītnēs, protams, kad mēs varējām paspaidīt meitenes, un tas bija brīnišķīgais atmiņas no dziesmu svētkiem. Bet vai ir kāds, kas šogad vispār nepiedalījās dziesmu svētkos? Nē, jā, kā dalībnieks, jā. Diezgan daudz. Vai ir kāds, kas jebkādā veidā vispār neskatījās dziesmu svētkus? Wow! Jaunie cilvēki, jūs bijāt dalībnieki? Es tad nesaprotu, jūs neskatījāties vai jūs bijāt dalībnieki? Vai kas ar jums notika? Nu? Vai ir kāds, kuram dziesmu svētki vispār neinteresē? Nav tāda cilvēka. Kauns bija. Baidījāties, ka es aiziešu un pajautāšu, kuram neinteresē dziesmu svētki. Vai ir kāds zālē, kuram neinteresē tehnoloģijas? Viena meitene, ak, Dievs, kā jūs man patīkat, brīnišķīgi. Jā, diemžēl ir tā, ka pat es vakar un aizvakar 2 dienas, patiesībā laikam vakar visu dienu, biju spiests skatīties no rīta līdz vakaram tehnoloģiju palīdzībā dažādās veidos, dažādās ziņas un TikTokus un Twitterus un tā tālāk, jo, protams, ka mūsu pasauli pāršalts karš, un tad ir tāds jautājums, es domāju, ka tas karš turpināsies un mēs nekur no tā visu neizbeigsim. Un tad ir tāds jautājums, protams, visiem kopā, vai, ja būtu tāda situācija, un, piemēram, arī mūsu skartu karš, vai dziesmu svētki un kultūra būtu vajadzīga? Paceļ rokas, kurš domā, ka būtu vajadzīga. Labi, tad mēs varam sākt par kaut ko runāt. Man šodien ir tas uzdevums mazliet iztaujāt un saprast, ko pašu dziesmu svētku veidotāji no dažādiem aspektiem domā par pašiem dziesmu svētkiem, par tradīcijām un par tehnoloģijām un to nepieciešamību. Tātad šeit nav visu kopējo dziesmu svētku organizatori, bet šeit ir dažādi pasākumu organizatori un līdzdalībnieki. Kā pirmā man ir Aira Birziņa, brīnišķīga diriģente. Aira, tu vari sēdēt man blakus. Un tas, protams, nav tikai tāpēc, ka viņa ir sieviete, ja, un ka mums ir tas jāturpina. Tāpēc, ka viņa ir fantastiska diriģente, fantastiska pedagoģa. Aira Birziņa, tātad. Arī virsdiriģente vienkārši visos jau, cik es esmu pēdējos svētkos bijis. Tātad nākamā dāma, kas mums ir Diana Čivle, pasākuma producente. Es tiešām nevaru saprast, kāpēc jūs bļaujat Dianai vairāk kā Airai. Jūs man varat izskaidrot, kāpēc jūs Dianai bļaujat vairāk kā Airai? Pazīstam, direktore. Skaidrs, direktore. Labi, tad mums ir Juris Jonelis. Juris Jonelis, protams,
Ir ilgus gadus režisors bijis, es viņu ļoti sen pazīstu. Diana, kāpēc tu apsēdies maliņā? Mēs tikai skatāmies pēc kāds. Tā bija jāsēž. Nu labi. Un Juris Jonelis, man liekas, ir izpelnījies aplausus, jo viņam bija, manuprāt, visfantastiskākais koncerts šajos dziesmu svētkos, vai ne? Jā. Tad mums ir diskusijā Jānis Purviņš, choreogrāfs. Un Jānis Purviņš ir radījis šogad brīnišķīgu koncertu, kurš bija man pieņemamā garumā. Es nenomiru. Es noskatījos. Jāni, paldies tev par to. Un Jānis Purviņš arī, kad es strādāju Nacionālā teātrī, radīja brīnišķīgu kopdarbu ar Elmāru Seņkovu un scenogrāfiju Pormali. Brīnišķīgus pūtvēņus, kurus es ceru arī kāds redzēja, un tur piedalījās viņa kolektīvi, un man liekas, vēl tagad šajā augustā arī palīdzēja to visu radīt, tā kā Jānis Purviņš ir vērtība pati par sevi. Nu, un tad mums ir viens no visjaunākajiem cilvēkiem mūsu kompānijā, Austris Mailīts, kurš ir radījis šo līdzautors bijis šai brīnišķīgai estrādei un arī šai ziedoņu telpai, nu, kurā mēs visi sēžam. Nu, labi, tā. 15 minūtes jau es patērēju, tā kā baigi forši. Respektīvi, es gribētu sākt ar to, ka es katram no jums, mikrofons jums ir katram no jums gribētu uzdot pirmo jautājumu, kā jūs paši, kā līdzdalībnieki, kā pasākumu veidotāji, kā ieceru īstenotāji, kā cilvēki, kur spēj šīs ieceras realizēt dažādos veidos, kā jūs vērtējat mūsu pēdējos šīs vasaras svētkus? Kurš ir visdrosmīgākais? Jā, Aira gan teica, es šodien runāšu tikai par tehnoloģijām. Man pateica, ka tikai par tehnoloģijām. Nu, arī par tehnoloģijām, bet Aira Birziņa. Atbildot uz Jūra piedošanu. Jūras ir mācītājs, Rubenis. Uz Ojāra jautājumu. Man ļoti patika dziesmu svētki kopumā, gaisotne. Bija kaut kāda īpaša atmosfēra starp dalībniekiem, un to man ir teikuši gan daudzi dalībnieki, gan skatītāji. Un man pašai atbildot pēc svētkiem draugiem uz jautājumu, vai tu esi atgājusi pēc svētkiem, atbilde vēl joprojām ir tā pati. Nē, es neesmu atgājusi, jo es netaisos to darīt. Es gribu palikt dziesmu svētkos. Līdz nākamajiem dziesmu svētkiem. Jā, tā ir mana īsā atbilde. Brīnišķīgi. Nu, man liekas, ka tuvākajā laikā jebkura tāda publiska saruna ir jāiesāk ar paldies vārdiem. Ar paldies vārdiem visiem svētku dalībniekiem, gan dziedātājiem, dejotājiem, spēlmaņiem, mūziķiem. Un arī visiem māksliniekiem, visiem tehniskajiem ļaudīm un arī visiem, kas savu roku pielika, lai šādi svētki taptu. Un, manuprāt, Daugavas stadionā mūžīgais zinējs šoreiz bija tāds viens kopums, kur deja, kustība, mūzika, scenogrāfija, teksts, gaismas, viss saplūda tādā vienotā veselumā, un tāpēc tas bija krāšņi ne tikai vizuāli, bet arī emocionāli. Paldies! Paldies! Es vēl neizdomāju, ko es teikšu. Es domāšu tagad uz vietas. Es arī varētu teikt, ka man šie svētki vēl nav tā kā iekšēji beigušies, man viņi turpinās, bet es arī nevaru pateikt tādu kopējo novērtējumu, to, ko tu prasīji. Es vairāk dzīvoju šeit estrādē, pamodos no rīta lejā un gāju caur orķestra bedri ārā strādāt. Līdz ar to man tas laiks ir vairāk par šo sajūtu, kāda ir te radīta, un te man liekas bija absolūti fantastiski, vismaz tas, ko es šeit piedzīvoju. Tā kā, jā. Paldies studentiem no Latvijas kultūras koledžas. Jā, bet jūs varat aplaudēt, bet jūs aplausi nekādas atzīmes viņiem neiedos. Tā kā pilnīgi mierīgi. Austri? Jā, man šie bija personīgi īpaši svētki, jo noslēdzās viens
16 gadus ilgs posms, kad mēs domājām, projektējām un arī būvējām estrādi. Un tad tas bija tas moments šovasar, kad tā beidzot ieskanējās. Un tas bija īpaši priekš manis. Bet kopumā, manuprāt, tas, cik es varēju izbaudīt to kopējo atmosfēru, manuprāt, bija skaisti un arī ļoti intensīvi svētki. Diana? Man liekas, ka mums visiem šie svētki bija tādi īpaši tajā ziņā, ka tas bija pēc pandēmijas. Un mēs vēl kaut kādus gadus atpakaļ domājām, vai kolektīvi vēl turpinās darboties, vai mums būs pietiekams dalībnieku skaits un visas šīs lietas. Un tā kopā atkal būšana, sanākšana arī, man liekas, apliecināja gan to, ka mēs visi varam būt, esam kopā, un ka mēs arī varam to mūsu tradīciju nest tālāk. Man pašai jāsaka, ka svētkus tā ļoti izbaudīt neizdevās, izņemot, protams, 2 deju pasākumus, kas bija mani producētie pasākumi. Tas ir gan arēna, gan meža parks, es atvainojos, Daugavas stadions. Un jāteic tā, ka tas, ko es jūtu, īpaši no dalībniekiem, bija tas, ka man nenormāli aizrāva tas, ka dalībnieki izdzīvo šos pasākumus, ka viņi nevis nodejo, atdejo, bet ka viņi izbauda un izdzīvo. Tā ir tā mana sajūta, kas arī, ko līdz sāku piemin maģiskos vārdus dziesmu svētku, ka tas viss ir atkal atpakaļ. Jā, labi. Vai jūs varat nodefinēt arī otru pozīciju? Vai jūs vispār esat par to domājuši? Jūs brīnišķīgi akceptējāt to visu, kas notika, un es varu jums ļoti daudz kur piekrist, un es esmu lepns, ka mums tā dziesmu svētki notiek. Bet vai jūs kādu brīdi esat padomājuši paši par šiem dziesmu svētkiem no auditorijas viedokļa, no skatītāja viedokļa? Un tas man liekas ļoti interesanti, jo darot to darbu, ko jūs darat, man liekas, tas ir pats svarīgākais. Es saprotu, ka, es nezinu, cik mums ir 45,000 dziedātāji, ja? Nē. Cik mums ir dziedātāji kopā? Šeit mums bija 16 pār 16,000 dziedātāji. 16. Cik ir dejotāji? Nedaudz pār 17. 7. Labi, tātad kopējais skaits kaut kur 30, ņemsim 35,000 cilvēku. Jā, un tad man liekas, auditorija, kura ir sasniegta ar dziesmu svētkiem, gan ar klātbūtnes efektu, gan ar televīzijas starpniecību, ko ļoti labi darīja arī televīzija pārsvarā, tad man gribas jautāt, vai jūs, gatavojot dziesmu svētkus, esot dziesmu svētkos, domājat, kā viņus uzņem un ko saprot un ko gaida skatītājs? Kurš no jums? Man pilnīgi vienalga, kurš sāk tagad. Es varu tā prasīt jebkuram, bet... Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski jebkuram mākslas žanram, kuram ir skatītājs. Tā ir sinerģija tam, kas notiek uz skatuves, un man liekas, ka tas ir vienalga, vai tas ir viena kolektīva izpildījumā, vai tas ir tāds liels uzvedums, liela deja. Jo, manuprāt, tanī mirklī, kad tā dejotāja emocija savienojās ar skatītāju emociju, tikai tad tas tā ir pa īstam. Tā kā jā. Tātad tu veidojot programmu domā, kā tu viņu saliks, lai viņa viļņveidīgi uziet uz epicentriem, nokrīt atkal un tā. Vai tad tu man vari izskaidrot, kā radās tā situācija? Un man ļoti patika tev svētki, uzreiz es saku. Man ļoti patika un es izturēju un viss bija kārtībā. Dzīvajā. Tas bija nedaudz garāk kā parasti. Jā, varbūt nevarēja ienest nevienu gramu balzāmiņu, neko tur nevarēja Stadionā uzsildīties. Tas ir grūti, jā. Jā, un tas augstais alus, tas bija briesmīgi, bet neko es izturēju, man ļoti patika. Bet vai tu man vari paskaidrot, kā tas rodas, ka, piemēram, ir tāds epicentrs arī tajos deju svētkos, ka, piemēram, visus skatītāju, es biju pēdējā koncertā, ka visus skatītājus gaisā parāva Latgale. Un pārējā laikā viss bija labi, tā kā pilnīgi normāli, tā kā man viens mīļš režisors teica no ārzemēm, viņš teica, es jūtos apmēram tā kā Ziemeļkorejas armijā, ka visi zina, kad uznāk, kur stāties, kādās rindās, kur kas aiziet, visi kārtībā. Apbrīnoja armiju, jūs varat mierīgi cīnīties pret krieviem, viņš man teica.
Bet apbrīnojam paklausību, apbrīnojam uznākšanu. Es tev vienkārši laižu padomāt. Es tāpēc tik daudz runāju. Es gribēju uzprasīt, kāds ir jautājums. Tāpēc es tev teicu, kā tu skaidro to, ka epicentrs bija ar Latgali un pārējie tomēr šo epicentru un šo emociju tik lielu nesasniedza. Pirmām kārtām tā pavisam virspusē, tieši tāpēc Latgala atradās tur, kur viņi atradās koncerta programmā. Bet, ja mēs skatāmies no tāda dejas viedokļa, tad dejas svētki un latviešu skatuviskā tautas deja ir dejas žanrs, kurš balstās tautas materiālos, muzikālos, horeogrāfiskos un tam līdzīgi. Un, protams, kad Latgales materiāls ir tas jastrākais, tas tāds dzīvelīgākais, un, ja mēs skatāmies uz Kurzemi, tur arī tieši tāpatās, bet Zemgale, mums būtu ļoti grūti atrast droši vien tādus ļoti iespaidīgus vai tieši Zemgalē raksturīgus, kas ir atpazīstami skaņdarbi, šī gadījumā dejas, un vēl jau vairāk Sēlī, kas mums bija pirmoreiz vispār programmā novads, un jāsaka tā, ka horeogrāfi nebija līdz šim pievērsušies šim novadam un tieši šiem materiāliem. Tā kā liekot novadu secību, tas bija ļoti apzināti Latgali ievietot koncertu finālā īsi pirms lielā 17,000 dalībnieku uznāciena. Bet, Jāni, tu pieminēji, ka tu domā par to skatītāju. Tad man tev tāds jautājums, vai tomēr primāri tu nedomā par dejotāju? Tāpēc, ka tas dejotājs tajā zīmējumā uznākot, izdarot tās lietas, viss ir kārtībā un mēs bļaujam rīdzi un mēs to darām. Un domājot uz nākotni, vai šādā veidā deju svētki var turpināties? Tieši šādā veidā? Vai arī tu domāji, ka varbūt vispār ir forma jāmaina? Es domāju, ka tas ir ļoti liels nākotnes jautājums, jo kāda izskatīsies nākošie deju svētki un varbūt, kad lieluzveduma posms, kas ir no 2003. Gada līdz pat šiem svētkiem, varbūt, ka ir izsmēlis sevi, bet mums ir jāskatās tālāk uz priekšu, kā tas viss veidosies, un mums ir ļoti daudz tikšanās arī nozarē tuvākajā laikā. Ko tu domāji ar to vārdu, kā tas viss veidosies? Kas veidosies? Redzi, ir tā, ka pēc katriem deju svētkiem nozares iekšienē notiek diskusijas, var saukt viņas dažādi, konferences, apspriedas, diskusijas un tam līdzīgi. Un to nākamo periodu tā kā, izdiskutē, uz kurienu mēs tā kā vēlētos iet ar nākošajiem deju svētkiem, jeb deju lieluzvedumu. Pirms 5 gadiem bija absolūti skaidrs, ka tā būs novada programma. Un kādas dejas tā kā vajadzētu iekļaut un kādas tāds citai programmai. Bet sistēma un tas veids, kādā veidā mēs turamies, kurš gadu no gada patiesībā mainās tematika, mainās novada programmas, viss mainās, bet tas pamatprincips, pēc kāda tiek būvēta deju svētki, viņi jau tā kā gadiem nemainās. Jā, kopš 37. gada. Tam ir jāpaliek. Tam tu uzskati, kad ir jāpaliek. Labi, labi. Bet tas ir tāds godīgs norādījums zemtekstā par to, ka ja Jānis ir veidojis pēdējā Daugavas stadiona uzvedums cik reizes? 5, 4 pēc kārtas? Ne, bet šis bija ļoti labs uzreiz. Jā. Viņš bija ļoti labs. Jānis ļoti pareizi saka, jautājums, ja tas ir bijis tā līdz šim, ka 4 reizes pēc kārtas tieši viņa komandu, jo pārējie konkursā vienkārši nespēja izturēt konkurenci ar šiem piedāvājumiem, tad jautājums tiešām, kādi būs svētki tālāk, un lai nekonkurētu ar to pēdējo 2 gadus cits jāizdomā. Tas man būs tūlīt jautājums kopā, bet pirms mēs to jautājumu skaram, man ir Airai jautājums. Tīruma koncerts bija vienkārši fantastisks, un es jūtos ļoti apbižots pret sevi, pats izvēloties iet uz noslēguma koncertu un nebūdams tīruma koncertā, bet no otras puses bija ārkārtīgi laimīgs. Jo es redzēju televīzijā droši vien to, ko es varbūt nebūtu redzējis arī uz vietas. Un tīruma koncerts visu cieņu, noliecu galvu, uzkāpu cepurēju virsū, bet neēdu viņu, protams. Un viņš bija brīnišķīgs. Tāpat laikā nākamajā noslēguma koncertā paldies Dievam, ka viens no man mīļiem diriģentiem, ka es viņam piezvanīju un Facebookā izlasot, ka šis koncerts ir garš un sākumā ļoti garlaicīgs, ieteica nenākt uz šo koncertu 7. Tad tas nozīmē, es izdzēru mājās pudeli vīna, noskatījos prezidentu uzrunu,
no lapiņas, diemžēl, bet ļoti labi. Viņš bija uztraucies pirmo reizi, es to varu saprast. Tad ap kādiem 9 iekāpa 11. tramvajā, mierīgi bez drūzmas atbrauc uz Meža parku, lēnām aizgāju, knapi iespiedos iekšā, caur apsargu lamāšanos par to, ka jums nav nekādas tiesības iet iekšā. Nepaņēmu alu, skatījos, ka apkārt dziesmu svētku estrādē ir otri dziesmu svētki, kuri bija skaļāki par to brīdi, kad es atnācu. Un tad es beigās tiku uz epicentru. No 10 līdz 1 es biju pilnīgā starā, absolūti laimīgs. Un, lai kā tas nebūtu, es zinu, ka tu to neizlemi, bet tas nav izturāmi. 5, 6 vai 7 stundas no 7 līdz 1 naktī tas nav izturāmi. Un tas atkārtojas gadu no gada. Un tad man saka, vai tiešām to nevar mainīt? Vai jums katram tā kā tādā olimpiādē ir jāsacenšās, jāizdiriģē pa 2, 3 dziesmām? Vai visi, es saprotu, ka visi grib diriģēt gaismas pili vai manai dzimtenei un tā tālāk. Bet varbūt, ka pietiek ar vienu dziesmu. Varbūt, ka visiem nevajag diriģēt. Un varbūt visi nemaz nav cienīgi diriģēt. Airiņ, mīlulīt, es tevi ļoti mīlu. Man ļoti žēl, ka tev jāatbild uz to jautājumu, bet tas bija fuck off. Man diez vai būs īpaši sakarīga atbilde uz šo jautājumu, tāpēc, ka es esmu virsdiriģente. Laba, ļoti laba, ļoti laba. Paldies par komplimentiem. Es daudzus aspektus, ko tagad tu tikko minēji, arī varu piekrist un teikt, līdzīgi, ko tu saki, bet man daudz, ir arī citas domas par garumu. Jā, garumam nevajadzētu būt 5, 6 stundas. Arī tad, ja dziesmu svētki reizi 5 gados, tā ir tiešām tā viena reize ilgos laikos, kad dot cieņu, apliecinājumu mūsu bagātajai komponistu plejādei, kas strādājuši visus 150 gadus dziesmu svētku radīšanā un tapšanā, un pēc tam jau ar viņu mūziku mēs tālāk nesam dziesmu svētku vārdu. Un viennozīmīgi, ka arī šodienas komponisti, kuri ir pasaulē augstu vērtēti, cienīti, spēlēti, dziedāti, arī tiek iekļauti programmā, un tā programma izveidojas tiešām gara. Bet, lai saīsinātu manu atbildi, tu vari runāt droši. Es teikšu tādu savu atziņu, savu domu pēc šiem svētkiem, kas man izkristalizējās jau laikam nākamā rītā, ka tas modelis, kad ir katrai nozarei lielkoncerts, kā pūtējiem, dejotājiem, tas jau vienmēr ir bijis ilgus gadus, arī koriem šogad bija beidzot otrs koncerts Tīrums, kur koriem bija atsevišķa koru programma ar pūtēju orķestra pavadījumu, un arī manas simpātijas šim koncertam dziesmu svētku visu pasākumu plejādē. Un noslēgumu būtu jāveido un jāuztver kā rituālu pasākumu, kur tiešām ir visām nozarēm jāsatiekās ar mazāku pārstāvniecību, ar nelielāku apjoma mūzikas. Vēl viens komentārs par virsdiriģentiem. Noslēguma koncertā arī nediriģēja visi virsdiriģenti, kas bija šajos svētkos. Bet daži diriģēja pa 2 un 3 dziesmām. Jā, daži diriģēja. Kas man likās, kāpēc? Es atvainojos par to, ka es diriģēju. Jā, bet kāpēc? Tu vari atdot kādam jaunam, talantīgam un teikt, es atdodu, mani tāpat visi zina. Jā, par to tēmu mēs varētu parunāt tad, ja tu nāksi uz koru nozares sanāksmi un par diriģentu tēmu. Es nezinu, vai es esmu atbildējis kaut cik uz šo jautājumu, ko tu tikko uzdevi. Tu principā atbildēji to, ka tu piekrīti tam, ka tas no skatītāja pozīcijas ir šaise. Jā, bet es tikai gribu teikt arī to, ka man šie dziesmu svētki, es arī esmu naiva un ideāliste, nav salīdzināmi ar Līgo svētkiem vai ar Oktoberfest un ar 4 alus glāzēm nākt skatītāju rindās ārkārtīgi lielam procentam
apmeklētāju, tas ir nenormāli. Mums bija tā iespēja šo visu piedzīvot, tāpēc, ka koncertu uznācienā ar karogu mēs bijām aizmugurē augšā publikā, un tāpēc izvairīšanās no glāžu nesējiem bija pat izaicinājums. Un man liekas, uz dziesmu svētkiem ir jānāk sagatavotam skatītājam, kurš ciena to, kas ir gadiem gatavots. Es ar to negribu teikt šo stundu garumu, bet vispār šo jomu. Jo, piemēram, Pūtēju orķestris spēlēja koncerta sākumā, un par nelaimi viņiem tajā brīdī tiešām skatītāji to uztver kā fonu, nevis kā priekšnesumu. Un Pūtēji to nav pelnījuši. Ar Imanta Kalniņa Pūtvējiņiem vai ar Jurjāna kādu no skaņdarbiem. Un, man liekas, apskaņošanas skaļums, ja mēs viņu vēl palielinātu, tas diez vai mainītu kaut ko. Bet tā dzīve mežā aiz estrādes, tā dzīve mežā jau ir vienmēr bijusi paralēla. Bet tas ir traki, ko tu saki, jo ja karogu uznešanas sākumā jau dzīve mežā bija, tad tā ir otra pozīcija, kas nav ļoti laba. Es saprotu, ka 5 stundās tu nevari nosēdēt, un tad tu gribi dzīvi mežā arī. Jā. Bet sākumā tas ir, manuprāt, nepiedodami. Jā, bet tad jau jādomā par to, ka, ja sākumā cilvēki ir devušies ēst, dzert, staigāt pa aizmuguri, tad jau viņi nav nākuši uz dziesmu svētku koncertu, bet tomēr uz pasākumu, kur viņi varbūt citādāk savu būšanu vai dalību saskata. Tas varbūt ir tas pasākums, rituāls, ka man tur gribās būt, bet īsti ne jau klausīties. Bet, Diana, tu esi paņēmusi mikrofonu jau izējas stadijā. Jā, es paņēmu, un man īstenībā arī tas, ko Aira teica, tikko kā rituāls. Ja? Man šķiet, un es nebaidīšos teikt, ka noslēguma koncertu problemātika ir režisora problēma, un arī kopējās dziesmu svētku kopējās dramaturģijas jautājums. Ja? Jo tāpēc, ka mēs saprotam, ka visi dziesmu svētki faktiski ir tāds, mēs sakam, ļoti bieži process. Ja? Bet patiesībā pati dziesmu svētku noris ir tāds tā kā rituāls, kas sākās ar gājienu, tad visu nedēļu tur notiekās mēģinājumi, viss kaut kas, dažādi koncertu pasākumi, un tad beigās visi satiekās it kā šajā noslēgumā, kur visi kopā ar kaut ko apliecina to, ka mēs, kas 150 gadus esam tālāk nesuši šo tradīciju, nesīsim viņu arī tālāk. Ja? Es tā ļoti tēlāju. Ja? Bet, principā, tas, kas man iztrūka, jo noslēguma koncerts bija tas pasākums, uz kuras tiešām biju, skatījos ar interesi, jo tāpēc, ka tas ir liels izaicinājums, un pilnīgi piekrītu Airai visiem, tur ir, kā lai saka, tāds diezgan tāds pamatīgs balets jāizdejo, lai izdabātu un apmierinātu visus tos, kas grib atrasties gan uz, diriģenta podesta, gan komponisti, kas tur obligāti jāiekļauj, jo to taču nevar neiekļaut un tā tālāk. Tā ir milzīga problēma. Tas ir izaicinājums. Bet es tikai varu pateikt to, ka tas, kas man pietrūk šajā noslēguma koncertā, izņemot tevis pieminētās tās pēdējās pāris stundas, ja, bija šī tā kopīgā rituāla esamība vai tā kopīgā sajūta. Tā sajūta, ko tu sajūti tur aiz tās estrādes. Bet tu saproti, es tad, kad es biju Nacionālā teātra direktors, es vienmēr režisoriem, viņiem nepatika tie jautājumi, un es vienmēr teicu, bet kam tu taisi to izrādi? Un tad, ja režisors tomēr domā par to auditoriju, un ne tikai par sevi, tad tur jau ir kaut kāds veiksmes pamats stāsts. Tas, kas mums šobrīd ir noticis, un es nezinu, kurā brīdī tas izmainījās, jo 90. gadā jūs daudz vēl nebijāt dzimuši, bet tad, kad bija pirmā kopā sanākšana dziesmu svētkos bez milzīgām tehnoloģijām, tas bija tāda pacēluma sajūta, jā, pasaule satikās beidzot brīvajā Latvijā, un tā bija tāda sajūta, kur mēs atkārtot diez vai jebkad varēsim, bet varbūt arī par to ir jādomā, bet tagad, pēdējos pāris dziesmu svētkus, ziniet, kāda man ir sajūta, un tagad es būšu ļoti nepopulārs, jo es esmu piedzīvojis padomju laikus, un man mazliet ir sajūta, ka tā ir tāda obligātā misija, kura, lai mēs neizmirstam, toreiz to deva Maskava mums iespēju attīstīties.
Tagad mēs paši tā kā vispār katru cenu, lai neizmirstam, mēs taisam un jo vairāk, jo labāk. Un tad, Diana, man tev tūlīt varēs, jo tu paņēmi jau mikrofonu, man tev ir jautājums, vai šis milzīgais daudzums dažādu dziesmu svētku pasākumu ar 2 milzīgiem noslēguma koncertiem, kur Juris šoreiz ar tīrumu parādīja, ka var būt tik fantastisks. Vai tas vispār ir adekvāts pie tā, ka Latvija ir nabadzīga valsts, pie tā, ka mums ir aizsardzība, izglītība, vispārējais, mēs izgāžam milzīgu naudu, un patiesībā mēs nesaņem to atdevi, kāpēc es jums arī jautāju? No skatītāja viedokļa. Tu jau pareizi pateici to simbiozi, bet tad tev tā kā liekas, kāpēc vienā brīdī? Kāpēc tas viss? Vai tas nav viss pa daudz? Vai mums nevajag koncentrēties? Diana, tu un tad Aira jau paņēma te ir divas tās līnijas. Ja? Viens ir tas, ko tu saki par to daudzumu. Tas, protams, ir diskutabli par pasākumu daudzumu. Tas ir diskutējams. Bet tas par to auditoriju, un te man visu laiku ir it kā uzreiz, kā saka, tās sarkanā lampiņa mirgo, paga. Kas īsti ir tā dziesmu svētku mērķa auditorija. Un tad es ļoti labi atceros, ka mums, kad mēs plānojām 2008. gada dziesmu svētkus, mums bija šis jautājums tīri par komunikāciju runājot. Kas ir galvenā mērķa auditorija? Vai skatītājs vai dalībnieks? Ja? Un ļoti lielā mērā es uzreiz teiktu, ka dalībnieks ir tā mērķa auditorija šiem svētkiem, jo viņi ir tie, kas piedalās šajā rituālā, atkārtošos, kas saucās dziesmu svētku, kas uztur šo kustību. Un te man pat arī esot ļoti daudz pasākumu rīkošanā iekšā, te pat īsti, tā kā skatītājs, piedodiet mani, ja, un piedod Ojāra, bet skatītājs ir otršķirīgs šajā gadījumā. Jā, par viņu ir jādomā, viņam ir jānodrošina visu, ko viņš grib, un tas, visu, ko viņš grib, nevajag nodrošināt. Alu nevajag. Nē. Alu nevajag, un sekskabīnes arī nevajag. Tā kā pilnīgi mierīgi. Bet, protams, ka tā ir neapšaubāmi svarīga daļa dziesmu svētkos un liela daļa. Mēs, droši vien, kā Daina ir zālē, var pateikt, cik tur tie skatītāji vispār bija uz tiem pasākumiem. Viņu bija neapšaubām ļoti daudz, ja? Bet primāri man šķiet, ka tomēr, un es nezinu, te var arī citi kolēģi teikt, primāri, manuprāt, rīkojot dziesmu svētkus, mēs domājam par dalībniekiem. Labi, man būs jautājums, bet Aira? Diana daudz ko pateica, kā arī es domāju, un man tikai piebilde par šiem dalībniekiem un to, ka caur dalībnieku kā primāro mēs arī ejam pie skatītājiem. Man liekas, tā vispār notiek vienmēr ar katru manu kora koncertu, ko es rīkoju Ogrē vai Rīgā. Es vispirms uzrunāju kā diriģenti savus koristus un ar interesi viņos varu tikai tad raisīt interesi skatītājos. Un, manuprāt, šogad bija par to atmosfēru runājot, tu pieminēji 90. gadu. Šogad starp dalībniekiem bija arī kaut kas līdzīgs. Es 90. gadā biju dalībniece. Un man šogad bija tā sajūta, kas mazliet līdzinājās, jo pēc kaut kā aizliegta mēs atkal bijām kopā dziesmu svētkos. Pateicoties Austra tavai milzīgai estrādei arī. Arī pateicoties, bet es vēl gribēju par pandēmiju arī pateicoties. Es par pandēmiju. Es par pandēmiju, par aizliegumiem tādā ziņā un par estrādi runājot, te jau arī dziedātāji ar ilgām gaidīja to brīdi, jo viņi bija dzirdējuši no diriģentiem to iedvesmojošo stāstu, ka akustika būs brīnišķīga un jums būs dziedāt forši, un tā tas arī bija. Tā kā paldies par to, bet es gribēju pieminēt par auditoriju un domāšanu par skatītājiem. Mums salīdzinot Igaunijas un Latvijas dziesmu svētkus, kas dažkārt publiskā telpā tiek salīdzināti citā aspektā, bet es tad teikšu tā, Igauni nekautrējas no 2 līdz 9 vakarā dziedāt estrādē, non-stopā laist koru maiņas, 3 dziesmas, kori mainās, 3 dziesmas, nākošie 3 un tad nākošie. Mūsu... Bet ļoti brīvā atmosfērā. Jā. Tu aizzīji piezīmēt ļoti brīvā atmosfērā. Jā. Un tur tā atšķirība ir, ko es mēģināju pateikt, ka man reizēm liekas, ka mēs esam atgriežušies padomju laikos, kā organizētu dalību
Un Igauni, es negribu teikt, ka labāk, bet vienreiz tur bijis, viņi ir vienkārši tā kā viņu svētki kopā, ka visi, un sabiedrība ir iesaistīta tajā svētkos. Piekrītu. Un tur ir problēma, Diana, bet viena cita lieta, mūsu skatītāji kopš 2001. gada Rīgas 800 gadas svētkiem, kas bija milzīgs lēciens no 98. gada dziesmu svētkiem bez tehnoloģijām un 2001. ar šo te ūdens ekrānu un Ojāru vāciešu parādīšanos, un ne tikai to, bet vēl citām detaļām arī, bija milzīgs lēciens tieši skatītāju iepriecināšanai un uzrunāšanai, jo šos tehnoloģiju iesaistes efektus dalībnieki redz un piedzīvo daudz mazāk kā skatītāji, jo viņi ir aiz šīm tehnoloģijām. Piemēram, 18. gada svētkos arī tas mirklis, kad skan virs galvas mūžīgs pienaceļš un debesīs ir šis baltais stars, to cilvēki, kas nav vispār saistīti ar svētkiem, bet atcerās tikai kādu elementu no svētkiem, piemin. Un Latvijas publika, manuprāt, nav gatava Igaunijas dziesmu svētkiem vairs. Un es varu apgalvot, vairs nav, jā. Es varu apgalvot no igauņu kolēģiem teikto jau gadiem, ka viņi vēlas tādus dziesmu svētkus, kādi ir mums, gan repertuāra ziņā, gan vizuālā ziņā. Labi. Un tie ir tie Igaunijas diriģenti, kas ir vadošā daļa. Labi, malac. Tā ir mana informācija. Desmitniekā, starp citu, no zāles var pacelt rokas un nākt uzdot jautājumus. Nav jāsēž tā pilnīgā klusumā. Juri, ko lūdzu? Mēs piedalāmies. Jā, respektīvi, es neturpināšu šo tēmu, jo es diametrāli pretēji domāju. Jo jā, šī daļa, kas piedalās kopējos dziesmu svētkos, ir vienojoša daļa mūsu tautas izdzīvošanai, identitātei un esībai. Bet, ja mēs pārstāsim domāt par to auditorijas daļu, kas tiem dziesmu svētkiem nāk, un kuri, piedodiet, ir tos pāri par cik tur miljoniem samaksājuši no savas nodokļu maksātāja naudas, un maksā, piemēram, arī par biļetēm. Un, un tur mēs arī pie tehnoloģijām nonāksim tūlītās otrajā pusstundā. Respektīvi, ja es sēžu par savu 80 eiro biļeti 20. rindā un neko neredzu, kas notiek, piedod, tavā brīnišķīgajā dejā, un pēc tam esmu spiests iet skatīties mājās televīzijā, lai to redzētu, jo tur bija dažas dejas vienkārši fantastiskas, tad parādās vesels komplekss jautājums, kurus mēs nevaram izdiskutēt. Bet tādā es esmu diametrāli pretējā pozīcijā. Kamēr mēs nedabūsim kopā, mīļie draugi, ka tā tautas daļa, mans radinieks, kas dzied, atbild arī par to, kā es to uzņemu. Un šajā brīnišķīgajā Austrija estrādē man īsti nav tev ko jautāt, Valns Parāvis, jāpajautā, jo kaut kas būs, jo tas bija fantastiski, ko jūs esat izdarījuši pie tehnoloģijām, mēs turpināsim. Tad, man liekas, kaut kas mums tajā domāšanā nav prātī. Es nepiekrītu tam. Juri, tu vari atspērties no mani jautājumu, bet tas galvenais jautājums ir šī gada dziesmu svētki, 5 gadu atpakaļ. Kā jūs redzat nākamos pēc 5 gadiem? Jo es ceru, ka viņi būs, un viņi ir vajadzīgi, protams. Lūdzu. Paldies tev. Tev bija viens no vislabākajiem koncertiem. Tu esi Jā, atbildīgs par pirmkārt, nākotni. Tas nebija mans koncerts. Tas ir komandas darbs. Jā, to es zinu. Jā. Vēl jau vairāk tu to saproti, ja strādā teātrī. Jā. Tā kā ļoti daudz, ne tikai mākslinieciski, bet arī organizatoriski un, protams, tehniski, lai to visu niansētu varētu salikt. Tas prasīja ļoti daudz testus pa ceļam un, protams, realizāciju uz vietas. Nākotnes svētki. Pirmkārt, viņiem jābūt, man ne? Bet tas, kāda man ir sajūta šobrīd pēc tīra, un, protams, arī es saņēmu no dažiem kolēģiem, kas arī mākslinieciski un tehniski strādāja, saņēmu jautājumu, kas tad būs noslēgumā? Ja jūs tagad novācāt nost to ūdeni, jūs esat tā kā, principā, ko varēja šobrīd uz situāciju izdarīt, jūs esat izdarījuši, tad jautājums, kas būs noslēgumā? Un tad jau arī tajā brīdī es uzreiz atbildēju, pirmkārt, mēs konceptuāli jau gājām pilnīgi citā virzienā, apzināti, mēs negribējām konkurēt ar noslēgumu un pie tā arī turējāmies.
Tas ir tā lūgums turpmāk vienkārši nesalīdzināt šos divus koncertus. Tie divi dažādi uzstādījumi. Tā kā Aira teica, koncerts, kas ir koriem, dejotājiem, citām nozarēm ir savi koncerti, līdz ar to tas jau ir cits. Tas ir tāpat kā salīdzināt noslēguma koncertu ar pūtēju orķestru koncertu, salīdzināt ar deju uzvedumu un tā tālāk, kas principā ir citi kritēriji kaut kādā mērā. Bet, ja mēs runājam par nākotni, to, ko tu uzdod, ja? Tad man ir sajūta šobrīd, ka mūsu cīņa par kaut kādu olimpisko spēļu dziesmu svētku procesu, ka visi zaudē galvu, tikai kvalitāte, sprints, disciplīna, forma, mēģinājumi un tā tālāk, kas ir perfekts noslīpēts darbs. Uģis Brikmanis, kurš zina Uģi Brikmani, kurš atcerās vismaz, kas jā, paldies. Paldies viņam, jā, kas aplaudēja viņam, jā. Viņš ļoti labi iemācīja vienmēr man smaidīt, arī tad, ja ir lieli sūdi. Un, ja mēs runājam par to, ka šobrīd, ja mēs tā turpināsim, lielākais koris pasaulē, lielākā deja pasaulē, piedodiet, man tas viss ļoti patīk, tas, kas šeit ir līdz šim radīts. Bet ir tā bīstamība par to, ko es iepriekš dzirdēju, ka bail pazaudēt to būtību tiem svētkiem, no kurienes tas ir gal garā radies. Un es domāju, ka tā nākotnes lieta, un tas, kas arī ekspozīcijā ir tā sajūta iedota, un tepat es gan jau šodien ieskatīties. Brīnišķīga ekspozīcija. Tur viņi vēlreiz atgādina šo kodolu, par ko ir dziesmu svētki, no kurienes viņi piedzima. Un man ir tā sajūta, ka nākotnē mēs iegūsim tad, ja mēs iesim pie tās autentiskās lietas, pie dzīves skaņas, pie tradīcijas, kas iedzīvina. Nevis aiziesim tādā amerikāniskā smaidā, bet tādā patiesā smaidā par to, kas mēs esam. Man tā šķiet. Un tās tehnoloģijas, par kurām šodien, man liekas, vairāk jārunā būtu, ir kā padarīt to momentu, kad ienākot kādam koristam estrādē, ieraugot ūdeni mūsu scenogrāfiskā graudā, nebūtu pirmais jautājums, kurā brīdī vai kurā dziesmā jūs tā kā palaidīsiet ūdens strūklaks ar kaut kādu skaistu projekciju. Un tas manī, protams, raisa uzreiz jautājums bāc. Tā kā es esmu tagad licis vilties gan koristam, gan skatītājiem, jo nebūs nekāds strūklaks šovs tur. Un tad ir jautājums, kā mēs strādāsim to, ka dziesmu svētki iet laikam līdzi, iedzīvi to tradīciju ar tām tehnoloģijām, bet kā smalki novariēt, kad tā tehnoloģija arī palīdz to būtību izcilt, saglabāt to pašu rituālu, lai tā sintētiskā sajūta pazūd. Un tas ir tas, ko mēs te eksperimentējām ar tām pašas skaņas lietām, kas ir, man liekas, cik gadus jūs strādājāt, lai vispār atrast, ka tā skaņa te skanētu, lai nav tas moments, ka tālāk pa 50 metriem mēs jau vairs nedzirdam, mums nav komforts. Kaut kā tā, bet tas ir tagad īsumā. Pirms Aira, tu par to pašu tēmu ātri gribi piebilst. Es ātri gribēju piebilst par lielāko kori vai deju sastāvu. Man liekas, tāda tēma sen vairs nav aktuāla. Tāpēc, ka es strādājot iekšienē koru vidē, absolūti varu apgalvot, ka koros vai dejotājos nāk tie cilvēki, kuri tur vēlās būt, jo dziesmu svētki citādāk pat nebūtu izdzīvojuši. Un man liekas, ka tādas sacensības, ka mēs kaut kur gribam iesniegt, to varbūt kādam ir uzplaiksnījušas kādreiz, bet es esmu to diriģentu starpā, kas visciešākā pārliecībā uzskatu, ka dziesmu svētki ir tikai tādēļ, ka tie cilvēki mīl dziedāt, kuri tur nāk, un mēs viņu dēļ strādājam. Citādākas ambīcijas nav starp dziedātājiem. Varbūt kādam citam šad tad ir tādas idejas. Austri, pirmkārt, milzīgs paldies tev un tavai komandai, kā Juris saka, komandai, par to radīto brīnišķīgo estrādi, un tas viss izskatījās, it sevišķi naktī, ārkārtīgi skaisti un labi, un skaņa, manuprāt, nāca, vismaz tur, kur es sēdēju, es viņu saņēmu visā pilnībā. Kā tu skaties, kā arhitekts un kā tomēr tehnoloģiju, tās visas tev tie tehnoloģijas, cilvēks uz nākotni saistībā ar vispār svētkiem un tehnoloģijām? Cik tavuprāt viņas vispār ir nepieciešamas?
Manuprāt, tehnoloģija kā daļa no kultūras ir bijusi mūsu līdzgaitniece, kopš vien mēs kļuvām par cilvēkiem, un tehnoloģija būs aktuāla arī nākotnē. Jautājums droši vien par to jauno, kas var palīdzēt. Droši vien vēl viena lieta, ka svētki ir tik liels notikums un process mūsu sabiedrībā, ka katram būs savas un citādākas domas un redzējums par to, kā tam būtu jābūt. Tu jautāji par to koncertu garumu, un no vienas puses varētu piekrist. Man kā izrādes baudītājiem varbūt patikt, jo es varu noturēt uzmanību kaut kādu laiku un pēc tam iet satikt cilvēkus. No otras puses, manis pēc tas koncerts varētu būt tiešām visu dienu, un man šķiet, tas arī būtu skaisti. Vienu brīdi mēs visi staigājam pa mežu un runājamies un satiekam savus draugus. Bet varbūt tur ir formula. Varbūt tur ir kaut kāda formula. Un uz 2 stundām mēs sarosamies visi kopā, piemēram, un noskatāmies izbaudam vienu tiešām priekšnesumu, bet kopumā tas ir bijis vesels notikums ar dažādām sastāvdaļām. Tie formāti varētu būt dažādi. Tas ir 150 gadu laikā. Arī, piemēram, tā tradīcija tieši skaitliskumā, skanējumā un tam līdzīgi viņi ir attīstījusies. Piemēram, saistībā ar telpu. Un interesants fakts ir tāds, šī ir 13. estrāde. Un no sākuma, un 13 mums šajā gadījumā ir laimīgs cipars, laimīgs skaitlis, jau no pirmajām estrādēm, un tas ir arī kā rēķini, jo mēs par numeroloģiju, tad kā rēķini, jo tur bija dažas estrādes, kas tā kā vēl pa vidu bija vairākas reizes, bet vispār sākotnēji uz katriem svētkiem tika veidota un celta jauna būve. Jā, starp citu, ja kāds Jānis Drip ir apkopojis tādā brošūrā, es nezinu, kur viņi var nopirkt, varbūt jūs zinat, bet kur visas dziesmu svētku strādes iekšā ar paskaidrojumiem latviešu un angļu valodā. Brīnišķīgs tāds neliels izdevums, bet kur viņi var nopirkt, es nezinu tagad. Manuprāt, jājautā, bet manuprāt, dziesmu svētku ekspozīcijā ir nopērkama. Tā ir tāda dziesmu svētku būtnīca. Jā, un es pat varu... Es nezinu, vai šodien ir vaļā, bet tad, kad mēs rekonstruējām izstādi, tad aizmugurē tajā paviljonā, tur ir viss tā dziesmu svētku būvju evolūcija, kur ir tajā burtnīciņā ir tā kā tas lasāmais formāts, un tur var aiziet skatīties maketus. Piedod, es tev pārtraucu, turpini. Nē, un tas jau arī ir tas stāsts par to tehnoloģiju, ka telpa, kā, ja mēs telpu uzskatām par tehnoloģiju, tā nav tikai tehnoloģija, bet ja mēs to uzskatām par tehnoloģiju, ir ietekmējusi to svētku attīstību, un svētki savukārt attīstoties ir ietekmējuši tās telpas. Kā piemērs, sākotnējās estrādes bija pavisam nelielas un nelielākam cilvēku skaitam, un tad līdz ko estrādes sāka būvēt lielākas, tā mainījās, piemēram, repertuārs. Un otrādi, jo teiksim, mainījās repertuārs, bija nepieciešama mazliet citādāka telpa. Šeit tā tehnoloģija un pasākums iet roku rokā. Man par nākotni runājot, man šķiet, ka tā kā ir tie tādi periodi, kas mums ir aktuāli katrā brīdī, tad varbūt tas ir tā personīgi. Varbūt tāds tīri tāds izrādes formāts man vairs nebūtu tik interesants kā tas rituāls, kas jau tika pieminēts, kurš ir, piemēram, un satikšanās. Un tur būtu interesanti meklēt to īsto nervu, piemēram, to sajūsmu par to, tādu, ja mēs runājam par koriem, par izcilu skanējumu, un ka to varētu dzirdēt gan koristi paši ļoti labi, gan arī skatītāji, visi dalībnieki. Un man šķiet, ka mēs esam spēruši varbūt tādu solīti tuvāk tam, bet tur ir ļoti daudz ko vēl darīt. Un te mums ir izveidota telpa, kas skan a cappellā, bet tas izaicinājums ir tomēr arī izmantot tehnoloģijas, lai to daudzumu ar cilvēkiem, lai tas daudzums ar cilvēkiem tā kā tuvojās tām fiziski iespējamām robežām, lai
lai to autentisko varētu izbaudīt, šeit ir vajadzīga tā tehnoloģija. Respektīvi, tā vīzija man ir tāda, ka mēs varētu meklēt to nervu tādās autentiskajās, īstajās lietās, piemēram, skanējumā. Un te ir vēl visādas lietas, cilvēku tērpi, kā viņi ģērbjās, kā viņi satiekās, kā viņi smaida, lai to visu mēs varētu izbaudīt. Tur savukārt ir vajadzīga tā tehnoloģija. Jā, bet tā ir pilnīgi jauna filozofija, kur tu tagad iemeti. Tā ir jauna filozofiska domāšana par dziesmu svētku kopainu. Juri un Jāni, tajā, ko Austris pateica, cik jums ir svarīgi šīs tehnoloģijas un kā jūs viņas redzat uz priekšdienām, lai tās tehnoloģijas savukārt nenomāc to pamatu. Tagad tu? Jo mēs esam ar tehnoloģijām, mēs varam mazliet pastāstīt par mūžīgo dzinēju, jo mums bija ļoti karstas diskusijas un ļoti mēs strādājām pie tā, lai tas, kas ir video projekcija, tas, kas ir teksts, tas, kas ir gaismas un tas, kas ir laukuma zīmējums, lai tas veidotu šo te vienotu priekšnesumu, lai neiznāktu kaut kas no visa tā priekšplānā un nebūtu tāds kaut kādā veidā noēnotu pašu to būtību. Man liekas, ka tas ir arī tas pats galvenais, domājot arī tālāk uz priekšu par lielāka vai mazāka mēroga dejošanas pasākumiem, kur mums ir ļoti viena būtiska lieta. Mēs esam tautas tērpā, krāsainā tautas tērpā, un ir šis te raksts, un ir dejotā emocija. Un tās lietas aiz tehnoloģijām nedrīkstētu pazaudēt. Tam būtu tā kā jāsaug kopā. Man liekas, ka mums mūžīgā dzinējā šoreiz tas izdevās. Austrīt, tu gribi, Diana, gaidi? Es par to mūžīgo dzinēju. Man liekas, mūžīgais dzinējs bija labs piemērs, kur parādījās arī tas, jo mēs nenormāli daudz diskutējām par to, kādā veidā, kā tā projekcija, vai to projekciju, to video materiālu vajag iefilmēt, vai tur var izmantot kaut kādus materiālus. Ja? Un mēs dzīvojam digitālajā laikā, mēs tagad dzīvojam. Mums viss apkārt ir tehnoloģijas. Mēs bez tehnoloģijām nevaram soli bieži vien paspērt. Ja? Bet man liekas, ka tur tieši attiecībā uz dziesmu svētkiem, ja atļauts te iestrapināties, ir tā, ka, un to man ir teikuši vairāk no tehniskajiem cilvēkiem, man liekas, arī ļoti labi to pierādīja šodienas pirmais runātājs. Ja? Arī tie cilvēki, kas strādā ar tehnoloģijām, ir mākslinieki. Viņi ir tie, kuriem jāsēžās pie galda kopā ar visiem režisoriem, scenogrāfiem un visiem. Un tajā brīdī tā var ļoti labi nobalansēt to, ka tā tehnoloģija kļūst par daļu no priekšnesumu, ka viņa pilda šo māksliniecisko uzdevumu. Es negribu pat teikt rīks, bet dalībnieks visā tajā. Un gan tie ir cilvēki, kas ar to strādā, gan arī pašas tehnoloģijas, kā vides sastāvdaļa un tam līdzīgi. Un tad viss ir kārtībā. Tas jautājums ir vienkārši, un tā atbildīsnība arī ir vienkārša. Aira gaidījuma, tad Austris jau pacēla roku. Es varbūt drusku citu aspektu, tas bija vairāk Austri turpinot. Es pat gandrīz gribēju uzdot jautājumu, ko tu biji domājis ar to skaņas telpu, ko tu pieminēji pie estrādes. Bet, ja šī saruna tā pavērsās, es iedomājos kori akustiskā skaņējumā, nevis ar pastiprinošām ierīcēm. Jo dabiski korists dzied klausoties un saklausoties. Un tas ir, principā, kamermūzikas žanrs vispār. Līdz ar to tā vide, kad stāv kopā 3000 vienas balss dziedātāji un 5000 citas balss dziedātāji, ir bišķiņ nedabīga koristam kā pieradušam dziedāt. Un viņš pats veido saskaņu, balansu, diriģents ar rokām veido balansu un saskaņu. Un lielajos pasākumos, kur ir daudzskaitlīgi un līdz ar to arī apskaņošana, diriģentam pazūd bieži iespēja palikt par šīs skaņas kuratoru, jo skaņu tehnika ieņem vadošāku pozīciju. Par to ir daudz ko runāt, un es piekrītu Diānai, ka viņa teica, ka cilvēki, kas veido
tehnoloģiju iesaisti koncertu radīšanā. Viņi ir līdzdalīgi, viņiem ir jābūt komandā no paša sākuma un jāstrādā kopā ar režisoriem un virsdiriģentiem vai kādiem citiem. Bet vēl viens aspekts ir tāds, ka arī televīzijai tajā pašā procesā ir jābūt jau no paša sākuma, nevis pēc iepirkumu procedūru beigām un vēl pirms pašiem svētkiem, dažas dienas apspriežot, ko mēs rādīsim, kurā mirklī, jo tad tikai tas top par māksliniecisku produktu viss veselumā. Austra, tu pacēli roku pirmīt? Jā, manuprāt, ļoti svarīga lieta, Aira, ko pieminēja, ka tiešām tā strādāšana no sākuma, tas var nodrošināt to, lai tās tehnoloģiskās lietas vai mēdīs, televīzija un tam līdzīgi gaisma, skaņa, lai tās nekļūst pašmērķīgas, bet lai tās palīdz. Un tieši arī paturpinot to iesākto domu par tehnoloģijām, ka tehnoloģija, manuprāt, ja tā vīzija ir, piemēram, atgriezties pie autentiskām lietām, tad tehnoloģija šeit ir lielisks palīgs. Un izdarīt to tā, lai tā tehnoloģija palīdz pietuvoties tām autentiskajām lietām. Jā. Viena maza frāze tikai par dziedāšanu. Fiziku nevar apmānīt. Akustikas ziņā, uz dziedātājiem runājot, un tāpēc to vidi nekad nevar pielīdzināt īstajai ikdienas videi, arī ar tehnoloģijām tomēr tikai varbūt citādākā koru novietojuma veidā, tad varbūt var bišķiņ strādāt. Te ļoti interesanta un smalka lieta. Patīk, jā. Tu jautāji par to, vai minēji par to telpu, kas ir tā akustiskā telpa. Pirmkārt, tā ir akustiska, dabiska skaņa, ko mēs šeit veidojam. Un, kā jau tu saki, fiziku nevar piemānīt. Un stājoties attiecībās ar šo projektu, mēs nonācām tādā kā neērtā situācijā savā ziņā, jo tiešām fiziku nevar piemānīt. Tas daudzums, tas lielais koris, un ja mums bija uzstādījums iet uz vēl lielāku estrādes ietilpību, gan skatītāju, gan dalībnieku ziņā, tad mums vajadzēja izdomāt kaut ko jaunu. Un šeit katra tā jaunā estrāde ir bijis sava veida izgudrojums, un tagad tas nākošais solis, kā lai izdara tā, lai šis te lielais koristu skaits jau nākošajā pakāpē, lai viņš dabiski skan. Mums šeit bija speciāla koncepcija skaņai, skaņu telpai, un tas ir meža akustika, tas ir tas, ko mēs izdomājām, tā tautas dziesma par sidrabu birzi, tas nav tikai tāds formāls gājiens, tā patiesībā bija iedvesma tām, kādā veidā mēs varētu veidot skaņu. Jo, kā vēlāk izrādījās, to mums apliecināja akustiskie aprēķini, gan analogais akustiskais modelis skaņu laboratorijās testēts, gan digitālie aprēķini. Japāņu akustiķi ir teikuši, ka mežs ir labākā vieta mūzikai vai dziedāšanai, koru mūzikai. Tad vispār nevajadzēja estrādi, jā. Varētu neizdot tos 100 miljonus mierīgi dziedāt mežā un cert to aliņu tā kā igauņi un viss būtu bijis kārtībā, vai ne? Mums ir vajadzīgs tā, lai varētu redzēt viens otru, lai nav tie stumbri priekšā. Bet es tikai mums ir vajadzīga estrāde, tad iznāk tā, lai mēs saprastu, ka tie ir dziedātāji un tie ir skatītāji, vai ne? Lai skatītāji, jā. Bet par skaņu, par to elektronisko apskaņošanu, mēs zinām, ka mums ir vajadzīgi gan balss, lai kāds varētu kaut ko pateikt, gan arī mūzikas instrumenti. Un tik daudz tai elektroniskajai apskaņošanai ir jāpalīdz, plus, ja mums ir tiešām pilns līdz galam skatītāju lauks, tad, ja visi uzmanīgi klausās, tad to var izdarīt a capellā. Bet ja nē, ja cilvēki staigā un beigās runājās un tam līdzīgi, tad ir vajadzīgs palīdzēt un to izdarīt visdabiskākajā, visnetraucētākajā veidā. Tas ir tas augstais tehnoloģiskais lidojums. Jūs tuvu tam sasnieguši to. Juri? Es ātri pie šī paša. Ne, man ir garāks tev jautājums, bet ja tu pie tā paša. Pie šī paša. Jā. Tas, par ko kolēģi runā, mēs tiešām to pārbaudījām. Un tīruma koncertā man pat pēdējā brīdī Normunds un
Poters te ir, Mārtiņš, Normons, Slava. Pat pēdējā brīdī pārjautāja, tiešām ņemam nost? Tiešām ņemam nost visas tumbas. Un tas bija viens moments, kur Barisons Latvijās izskanēja vispār bez nekādas apskaņošanas. Viss klausījās. Neviens pēc tam neko neteica, ka kāds kaut ko nebūtu dzirdējis. Bet ar nosacījumu tādu, ka tā dziesma skanēja pēc mūsu tēvs kantātes. Pēc klusas dziesmas, līdz ar to dramaturģiski strādājot pakāpeniski ar publiku, psiholoģiski mēs viņiem pievēršam uzmanību tam, ka ir jāklausās. Tad tas nostrādāja. Tā kā, Juri, saki man lūdzu, sabalansējot to dabiskumu, mežu, un ne tikai runājot par skaņu, bet runājot arī par bildi, vizualizāciju, gaismām, visu pārējo. Tu kā režisors, kā tu redzi, cik lielā mērā, cik tālu mēs varam aiziet? Jo mēs esam jau šobrīd, arī es kā vecākā paudze pārsvarā, tā tad sēžu mobīlajos telefonos, mans uztveres līmenis ir 25-30 sekundes, 3 minūtes jau tas ir gāries, ej tālāk un projām. Cik, piemēram, tu kā režisors vari likt tās tehnoloģijas palīgā tam, par ko Aira runā, par to dziesmas garu un par ko jūs visi gribat, lai tā tradīcija paliek. Un kur nepāršaut pār strīpu. Un cik tev tehnoloģijas var palīdzēt tajā visā? Es jau pirms tam teicu, ka ja mēs turam par pamatu to kodolu pēc būtības, ko mēs katrā pasākumā, tā kā arī šī gadījumā, ja skaņa un balss un dziedātājs ir centrā ar diriģentu, kuri rada šo brīnumu, šo rituālu, skaņu, saturu, jā, tad pārējiem ir jābūt tikai tik daudz, lai tas to papildina. Tas ir tas pats, ko runā arī par to dabīgo skaņu, par to autentisku. Tas ir tas, ka tu man jautāji, kā es jūtu to nākotni. Ja mēs uz to iesim, kā iedzīvināt tradīciju, palīdzot šīm tehnoloģijām, tad ar mums viss būs kārtībā, man liekas. Aira, tu gribēji vēl ko teikt? Es gribēju tikai par to brīdi, kad mēs runājām par akustiku un par kora fiziku. Gido Kokars jau bija uzbūris, kā jānovieto kors, lai viņš skanētu dabiski labi jūtoties, un jāsastājās ir vairāk pa koriem, nevis pa balss grupām, un tad var ērti dziedāt ar visus balss sadzirdot. Bet tas ir pats augstākais līmenis kora dziedāšanā, dziedāt pa kvartetiem, pa tādu līmeni. Un uz to minēja, ka Austris, ka uz to vajag iet, bet ir līdzekļi, kā to var izdarīt. Tu vēl kaut ko Jā, bet tu runā ne tikai par apskaņošanu, bet tu jau tas jautājums arī par gaismu, par vizualitāti, scenogrāfiju. Jo arī šoreiz bija tā, ka, piemēram, lielais ekrāns, kas bija lielie ekrāni malā, viņi mani tā kā mazliet pievīla, jo, ja nemaldos, es uz tiem diriģentu pieteicu un tas viss tā bija labi, bet tie cilvēki, kas aizmugurē bija, viņi jau nesaskatīja to, un līdz ar to viņiem aizmugurējās rindās tā, tur droši vien ir naudas jautājums, ne tehnoloģija jautājums, ja? Cik tu var uzlikt, cik nevar uzlikt. Es biju vainīgs pie tā, es viņus izbīdīju ārā no no teritorijas, jā, bet es domāju par to aizmuguri. Juri? Nē. Austris bija vainīgs. Vismaz atradām vienu vainīgo. Jā, kādam jāuzņemās. Paldies tev. Tev. Arī pie tā labā, kas tur notiek. Jā. Arī pie tā. Bet jā, protams, ka ja mūsu prioritāte vienmēr ir strādājot pie pasākumiem, tā kā nodefinēt, uz ko mēs vairāk strādāsim, uz to klātesamību vai uz televīziju šī gadījumā, vai ne? Mēs mēģinājām, protams, nesakot uzreiz skaļi, mēģinājām apvienot abus divus, lai abi skatītāji ir apmierināti. Bet pamatfokus ir dalībnieks, jebkurā gadījumā. Pārējiem ir ekskluzīva iespēja vienkārši būt iekšā, piedzīvot šo rituālu, vai skatīties, vai dziedāt līdzi, un arī kļūt par dalībnieku. Arī tam, kas sēž mājās un skatās. Tad tas, ko tu saki, LED ekrāni šobrīd attāluma dēļ, mēs saprotam, ka cilvēks grib emocijas, tūplānus, vai ne? Tā ir. Informatīva informācija par to, kas tur notiek. Skatītājs šodienā pie tā īstenībā jau pieradis, ka tas informatīvisms ir sānā. Bet viņš sāk traucēt tad, ja kaut kas pat tajā galvenajā, centrālajā stāstā kaut kas nav ok. Tad tu sāc pievērst uzmanību, kas man traucē. Tāpat arī ar gaismu. Cik man skolotāji, režisori nav teikuši, ja tu strādā ar cilvēkiem, kuri apģērbušies tautstērpā, tad pasarga Dievs neslēdz LED gaismas. Ja nāks
tradīcijas turētāji un ieraudzīs, kā izskatās kādā krāsā tautstērps, tā ir tā kā tautstērps zākāšana. Bet tāpat mēs to tagad darām. Mēs pārkāpjam kaut kādā ziņā tradīciju no vienas puses, bet no otras puses, ja mēs zinām šos noteikumus, tad atkal jautājums, kādas gaismas mēs izmantosim, kādus toņus un kurā brīdī. Vai ir no zāles jautājumi, lūdzu? Droši. Te ir daudz studentu. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, varbūt ir kāds Lūdzu. Ko tu tagad aizmet viņai? Ja labu brīdi. Šādā veidā vienkārši pamet. Tehnoloģijas jūs ļoti labi. runājat par pasākumu klātienē un jūs runājat par televīziju, bet jau sen tehnoloģijas virzās uz priekšu. Un man šķiet, ka jau pāris gadus pa Latviju klīst stāsts par to, ka mēs varētu Meža parka estrādē izmantot papildināto realitāti 5G tīklu un izveidot tiešām šo te virtuālās papildinātās realitātes pieredzi dziesmu svētkus, lai cilvēks atnākot, uzliekot brilles un austiņas, saņemtu gan skaņu, gan vizuālo baudījumu tādu, it kā viņš būtu atnācis citā reizē. Kāpēc mēs par to nerunājam šobrīd? Tā ir šodien jau faktiski. Un pie reizes mēs attīstītu arī virtuālās papildinātās realitātes speciālistu spējas Latvijā, kuri mums, starp citu, ir šobrīd ļoti labi Vidzemes augstskolā. Kāpēc? Draugi, es nemāku atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, ja man vēl viens brilles būtu jāņem līdzi un jāuzliek. Es varu atbildēt uz jautājumu, bet tas būs garāk par 9 atlikušām minūtēm. Mēģinu iekļauties vienā, ja divās. Es mēģināšu tikai ļoti īsi. Par to ir domāts un par to arī ir runāts. Par to ir ļoti daudz diskutēts. Ir arī vairāk testi notikuši šī virziena dēļ. Un, ja godīgi, arī tīruma koncerta vienā no elementiem mēs gribējām paeksperimentēt arī ar šo, tāpēc, ka tāda veida koncerts ir pirmo reizi jauna estrāde, kāpēc vēl kaut ko nenoeksperimentēt. Bet tur nebija runa par to, ka skatītājs lokālajā vietā uzvelk brilles un bauda to pasākumu. Nē. Tur vairāk bija tieši par klātesmības sajūtu televīzijas cilvēkam, kā radīt to virtuālo paplašināto realitāti caur kamerām, ka tas cilvēks ierauga vēl papildinošu mākslinieciski saturisku stāstu caur to. Bet atvainojiet, tas cipars arī ir milzīgs, un te Ojārs man lejā prasīja, kas ir tā kā viens no mākslinieciskiem instrumentiem režisoram, šīs ir ekstras. Milzīga nauda aiziet vienkārši, lai funkcionāli notiktu šie svētki. Un mēs neesam gatavi tērēt vēl 3 miljonus, lai mēs varētu noklāt šo mākslinieciski izteiksmes līdzekli tuvākajā 5 gadē. Tik vienkārši. Un tad jautājums, kas atkal notiks ar dziesmu svētkiem, ja tie pārņems atkal izteiksmes veidu. Bet, kā es teicu, man liekas, ka tas autentiskais pieeja, to smalko tamborēšanu māksliniecisku, bet to tradīcijas kodolu noturēt, man liekas, tas ir galvenais. Tā jau ir tāda ekstra. Jautājumi vēl lūdzu. Droši. Kas notiek, ja nenoķer to mikrofonu? Paldies, runātāji. Jums katram ir sava vīzija vai ticība, pieredze par to, kas ir dziesmu svētki un kāda ir to esence, bet tā nedaudz atceļot no sava un skatoties tā tīri, ņemot vērā dažādas faktorus, kā mūsdienu kultūru, kādā virzienā mēs ejam, cilvēki intereses un tā tālāk. Kā jums liekas, ejot cauri laikam, vai šie svētki degradēsies un izšķīdīs laikā, transformēsies, ejot līdzi laikam, vai stāvēs pāri laikam, kā skaidra vērtība, kas ir un kā jābūt? Palieku pie ideāliem, kas stāvēs pāri, varbūt daudzskaitlība nav tik aktuāla, cik būtība. Vēl atbildes, lūdzu. Man liekas, ka mēs ļoti daudz šodien runājam par to piramīdas virsotni, kas ir konkrētie koncerti. Bet pēc būtības dziesmu un deju svētki ir process. Un tie ir tie 5 gadi. Un tas ir tas ikdienas darbs, tā ikdienas mēģinājumi, ikdienas koncerti, treniņš un tā tālāk. Dziedāt, dejot, kopā dziedāt, kopā dejot. Un tā jau ir tāda cepurīte, ja, kur mēs nonākam. Un man liekas, ka tas būtiskākais ir šis process, lai tas notiktu. Un tas būs. Pārējie? Austri? Es domāju, ka attīstīsies, transformēsies līdzi laikam.
kā tas iepriekš ir bijis? Protams, saglabājot kaut kādas virsvērtības. Tradīcija turpinās, tad, ja ir tie tradīcijas tālāk nesēji. Un neapšaubām jautājums ir, man liekas, par to lielāko kori un ko drīzāk parasti ir tāds, vienmēr tāds sports par to, cik dalībnieki ir dziesmu svētkos kopumā. Bet man liekas, ka ir jāskatās par to, kādēļ gan tai paaudzei, es tagad pateikšu tur alfa, Y, Z, vēl nezinu, kur no tām paaudzēm, kādēļ viņiem būtu jāturpina šī tradīcija, jo dejot var arī savu prieku pēc. Nevis tāpēc, lai piedalītos dziesmu svētkos, dziedāt tieši tāpatās, bet jautājums drīzāk ir par to, un man liekas, ka te arī ir jāskatās, mēs mazliet iepriekš runājām par to, ka mums ir vienmēr bijis pret kaut ko jācīnās, un te arī, tur padomi laikos mēs tādā veidā paudām savu brīvo prātu un brīvo gribu. Iepriekš vēl par kaut ko cīnījāmies, tad mēs pēc pandēmijas tagad sanācām kopā. Jautājums, īstenībā jums ir pret ko cīnīties. Mums ir jācīnās par to, lai tā globalizācija tomēr nenoslauka no zemes mūs kā mazo tautu, kuras tradīcijām ir jāizdzīvo. Tā kā mums ir par ko cīnīties. Par, nevis pret, Diana, nevis pret, bet par. Jā. Juri? Es gribētu teikt, ka bija viens tiešām pandēmijas posms, kur ar koncertu Brālis brāli, brāļiem Kokariem, bija tieši tas pierādījums visiem mums, ko mums nozīmē dziesmu svētki. Vai mums tas ir tā kā ego, kur mēs katrs gribam apliecināties, vai tradīcija, kur vienkārši mums patīk, bet tas brāli koncerts, ko mēs arī visi kopā radījām, un tur dziedājām visas Latvijas kora diriģenti, apliecināja to, ka tā tradīcija, ka ir reizes, kad mums palīdz šie svētki, bet ir jāpalīdz dažreiz arī mums viņiem. Un tas bija, tā kā, manuprāt, ļoti spēcīgs moments, ka arī visam ciet esot, mēs bijām gatavi nākt ievērot noteikumus, to darīt, pat nedarot to publisku, netaisot to par kaut kādu reklāmas vai kampaņu vai kaut ko tam līdzīgi. Pēc tam tas pārvērtās par atvērtu pasākumu, pieejamu. Man liekas, ka tas parāda to, ka tas dzīvos, visu laiku dzīvos. Jo cits nekas cauri laikam 150 gados nav rādījis, kas tik ļoti izdzīvotu. Vēl ir jautājumi? Lūdzu, tur ir jautājums. Jā, sveicināti. Es arī pilnībā gribētu piekrist Rubeņa kungam par koncerta garumu, un daudzi mēs te runājam par tehnoloģijām, kuras kaut ko palīdzēs, kaut ko radīs to klātienes sajūtu un visu ko, bet būsim reāli, bez fizikas ir arī cilvēka būtība. 6 stundas, pat pieaudzis cilvēks. Jūs varat saukt viņu par nekulturālu, neaudzināt vienalga kādu. 6 stundas jūs nevarat piespiest cilvēku vispār nesarunāties, nekur neaiziet pēc alus vai vēl kaut kā. Tas nav reāli. Par to ir vienkārši uz visiem laikiem jāaizmirst. Tas tā nekad nebūs. Un tur arī darbojās fizika. Cilvēki sāk runāties, publika paliek skaļāka, publikā auditorijā ir stipri vairāk cilvēku nekā uz skatuves, kur dzied koris. Viņi vienkārši ir skaļāk par kori. Un tur jūs gribat, negribat, nekāda akustiskā modelēšana nekam nepalīdzēs. Tā ka vienkārši ir jāsaprot, ko drīkst, ko nedrīkst, ko var, ko nevar. Un otra lieta, ko es arī piekristu Rubeņa kungam, būsim reāli. Latvijā ir 1,8 miljoni iedzīvotāji, kuri maksā nodokļus. Un mēs maksājam šo naudaņu par kultūra vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. Es maksāju, kurš vairs nedzied un vairs nedēļ kaut gan kādreiz to darīja. Ir cilvēki ar kustību problēmām un dažādi ir arī citautieši. Viņi maksā to naudiņu un viņus vispārībā izsvītrot ārā. Nē, šie svētki ir tikai tiem, kas uztur šo dziedāt garu un dejot garu, ir negodīgi. Es teiktu tā, es laikam esmu tāds amerikāņu tipa cilvēks. Jūs vienkārši gribat ignorēt vienus 90% Latvijas iedzīvotāju, pasakot, ka šie svētki ir tikai dalībniekiem. Tam es arī nepiekrītu. Wow, tas bija tik skarbi, ka skarbāk nekā es sāku to vispār. Wow. Tur vēl bija jautājums, lūdzu, kundzei. Mums vēl ir dažas sekundes, jā.
atļautais laiks, laikam. Mēs te tik ļoti kritizējam šobrīd. Patiesībā diskusija tas ir izcili. Vajag diskutēt, bet vajag ļoti sevi arī novērtēt. Jo tad, ja pasaulē kāds paskatās, nu, piemēram, pagājušo dziesmu svētku fināla dziesma, ja, virs galvas mūžīgs pienceļš, visās starptautiskās konferencēs, visos, kur to parāda, viņiem vienkārši apkarā žokļi. Ja, viņi visi saka, kā var nopirkt uz nākošajiem svētkiem biļetes. Tas nav iedomājams. Bet nu, man ir ļoti liela saistība ar lietuviešiem. Ja? Liekas, te runāja par igauņiem, un arī viņi gribētu, bet no ar lietuviešiem viņi vēl šobrīd pēc mūsu svētkiem diskutē savos sociālajos tīklos, rādio, muzikologi, filozofi. Un viņi saka tā, viņiem būs nākošais gads 100 gadu dziesmu svētkiem. Mēs esam 100 gadus iepakaļ Latvijai. Mēs vispār neesam attīstījušies 100 gadi, kā mēs svinēsim tagad pēc latviešu svētkiem 100 gadi. Mums ir kauns. Mēs neesam ieguldījuši šajā savā tradīcijā, kuru saka, Baltijā viņi ir, ja? Latvija ir aizgājusi miljoniem soļu uz priekšu. Mēs nesaprotam, kā vispār. Mēs tik ieguldam basketbolā arī tur viņi aizgāja mums pa priekšu, ja? Mēs kultūrā šajā neko neesam ieguldījuši. Ko mēs tagad darīsim, ja? Un tāpēc, teiksim, ja kaimiņu valsts, mums patiesībā dziesmu svētku un šī tradīcija šobrīd varētu būt milzīgs lepnums, jo mēs vaidam katru otro dienu presē un masmedijos vaida, kā mēs esam visās ziņās iepakaļ tagad palikuši Lietuvai un Igaunijai. Nu, mums jāsarauj. Tad, nu, redziet, kur mēs esam 100 gadus priekšā viņiem, ja? Un tāpēc, nu, ir burvīgi, ka mēs iekšēji diskutējam. Tas ir ļoti vajadzīgs, bet uz āru tik mega kritiski pret šo izturēties nevajag. Jo bet kur bija mega kritika? Kur bija mega kritika pret dziesmu svētkiem? Ik pa laikam izskan, ik pa laikam, teiksim, nu, nodokļu maksātāji. Ja, bet, protams, tā ir saruna, piedodiet, tā ir saruna. Es tikai domāju, ka iekšienē jā. Bet šādu sarunu varbūt nevajag nest uz āru, jo, man liekas, pasauli vispār pat nesaprot, kas tas ir un kā tas mēdz. Sapratām, paldies. Ja? Vēl kāds bija pacēlis roku, un tad gan vēl tur kaut tālumā, jā? Šeit. Man iedeva mikrofonu. Jā, lūdzu, mēģinām, man laikam, es jau varu turpināt ilgi, bet man ir laiks, jums gribas laikam ēst vai dzert, vai kas jums tur ir? Bet es pēdējo tādu dusmīgu mikrofonu. Te ir rakstīts, nedrīkst mest cilvēkiem. Labi. Bet viņi met visu laiku man. Jautājums visiem izņemot to, jā. Kā jūsuprāt, nākamie svētki alu vajag vairāk vai mazāk? Labi. Šo tēmu varbūt neskaram. Atļaujam ienest vairāk Rīgas balzāmiņu, jeb tirgojumus vietas dozētās, un tad viss būs kārtībā. Es domāju, tas būs daudz labāk, ja sevišķi ir augsts nekā par alu runāt. Tu gribēji par alu runāt? Nē, es gribēju teikt, lielisks sākums, kad tuvojās dziesmu svētku analītikas konferenci, kurā tiešām varētu par dziesmu svētkiem diezgan plaši parunāt, bet tā reāli. Mīļie draugi, man jau vairākas minūtes ir jābeidz. Paldies diskusijas dalībniekiem. Es pirmkārt gribu pateikt milzīgu paldies visiem, kas organizēja, kas darīja, pie dziesmu svētkiem strādāja. Jums visiem, katram individuāli, Aira, tev par diriģēšanu un koru uzturēšanu, tev par fantastisko pasākumu, kurā es biju klāt un biju laimīgs, neskatoties manu kritiku par Korejas armijniekiem, tev par tīrumu, tev par estrādi un tev par visu producēšanu. Vienu es gribu tomēr beigās pateikt. Draugi mīļie, nepavēlti es pieminēju padomju laikus, jo es visos dziesmu svētkos tiešām no mazotnes esmu tā kā bijis klāt. Un kaut kas man liek mulsi satraukties. Tas, ko jūs runājāt par mūsu pašapziņu un tā tālāk, tas viss ir super, tas ir forši. Mums ir jāapzinās viena elementāra lieta, ka turpmākos 5 gadus mums nebūs naudas. Nebūs naudas. Kultūrai naudas vairāk nebūs. Un tas, kā uz 150 gadi cepurinos Naurim Puntulim, ka viņš izcīnīja, tas ir vienreizējs pasākums. Tūlīt būs ļoti grūti laiki, it sevišķi kultūrā. Tāpēc man patiesībā ir liels uztraukums šajā kopējā kara situācijā. Un man liekas, tas, par ko mēs runājam, ko Austris brīnišķīgi iesāka par transformāciju, par to, ka mums
Katram kaut kādā veidā ir jārada tā sajūta, varbūt no citas puses pieejot. Par to ir ļoti būtiski jādomā, tāpat kā par garumiem, par to, ka jauni cilvēki, lai kā viņi saņemās. Man mazdēlam 15 gadi, viņš ļoti gribēja būt uz dziesmu svētkiem, bet viņš bija laimīgs, ka mēs atbraucām 10. vakarā, nevis 7. Viņš varēja mobilajā telefonā atvērt vārdus, dziedāt līdzi. Jā, protams, mēs nevaram likt uz ekrāniem karaoke, lai visi dzied līdzi. Skaidrs, ka tas nebūtu normāli. Bet daudzas problēmas, kuras mēs, manuprāt, varam atrisināt. Un viena būtiska problēma, ka mēs totāli jums nepiekrītu, piedodiet, bet tas ir mans viedoklis. Ja man aicināja šeit vadīt, tad es to drīkst pateikt. Nevar būt situācija, ka mēs domājam tikai par dziedātājiem. Tāda situācija, manuprāt, nav pieļaujama. Tam balansam ir jābūt kopējam, jo tikai tad mēs tos dziedātājus mīlēsim, ja savukārt organizatori domās par to skatītāju un par to kopā būšanu. Un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Paldies jums par klausīšanos! Paldies mūsu dalībniekiem! Vēlreiz skaļi aplausi Airai, Jānim, Jurim, Austrim, Diānai un lieliskajam Ojāram.